Investoru kluba podkāsts. Investē, un esi viens no mums. Es ieslēgšu datoru, bet vidēji, principā 18% no assets under custody ir virši. Ļoti daudz tur viršas mūsēs. Un tas ir skaitam, labi, es cipars precīzi nedrīkst teikt, bet 18% no assets under custody ir virši. Un, ja paskatās tā pa mēnešiem kopš IPO, tur pienāk klāt kaut kādi investori, ja, tā pamazām nedaudz, bet nekas nemainās. Pirmkārt, tie aseti stāv, jau tirgus arī tur stagnējuši tie akcijai, bet arī investori nekustās, nemainās. Okay. Kā bija, tā viņi ir, principā, un viņi visi sēž. Ja, tā kā kaut kur tu minēji to hipotēzi par to, kāpēc tieši viršiem nekas tur nenotiek. Man liekas, ka kā vienā no podkastiem, ko es klausies, tev ir taisnība, tā arī ir. Viņi stāv uz vietas. Jā. Viņi ko nedara tie investori. Tur, tāpēc nav nekāda tirgus dziļuma, nav kāda beigo kustība, jo, visi sēž viņām. Un kas ir loģiski? Dividendus, kuponiņi visādi, atlaidīts ar degvielām, tad vēl atlaidīts tur visādām viņa tur izstrādājumiem. Liekas, veiklā tur super izdevīgi, jā. Ļoti labi, jā. Tā kā esmu apvienāts. Es arī sēžu uz viņām īstenībā. Es jau arī esmu nopirkt tās 100 akcijas un esmu viņa klubā. Nē, tas tā ir viršiem, jā. Nu ko, tad sāksim, jā. Okay. Sāksim, jā. Jā. Labdien! Esiet sveicināti Investoru kluba podkāstā. Man sauc Kaspars Pēcnieks, un esmu Investoru kluba izpildirektors. Šajā podkāstā mēs runājam par investīcijām, runājam ar biržās kotētu uzņēmumu vadītājiem, investīciju jomas profesionāļiem, individuāliem investoriem un vispār cilvēkiem, kuriem ir ko teikt par investīcijām. Protams, kā vienmēr jāpasaka atruna, ka viss šajā podkāstā runātais nav jāuztver kā investīciju rekomendācija vai ieteikums. Paši vērtējam ar savām galvām, ko mēs darām vai tieši pretēji nedarām. Un jāpiemina to, ka ja mēs pieskārsimies kādām konkrētām akcijām, var arī izrādīties, ka mēs paši esam šo akciju turētāji. Šodien podkāstā pie manas ciemos ir Rolands Zāls. Sveiks, Roland! Sveiks! Rolands ir ieguldījumu produktu līnijas vadītājs Svetbankā. Jā, pareizi. Varbūt arī mazlietiņa, nosaukumu es pateicu, ja vārdu pateicu, amatu pateicu, bet varbūt mazliet cik tuvāk ar sevi iepazīstināt tādu kā īso CV iedot. Protams, jā. Jā, sākumā paldies, ka uzaicināji. Jā, nedaudz par sevi. Īso CV. Iespējams, kaut kur jau tas ir gan jau dzirdēts, un esmu kaut kur atkārtošos par kaut kādām lietām, bet mans ieguldījums tāds ceļš un sākās diezgan agri jaunībā. Principā man pirmie ieguldījumi jau sākās 16 gados, vēl kamēr es biju skolas solā, vēl pat īsti nepabeidzu vidusskolu. Un kopumā tā visa krāšanas kultūra man arī sākās jau kaut kādu 10 gadu vecumā, kas, protams, bija ietekmē no dažādiem dzīves faktoriem, kas man nedaudz pamainīja, vai pat es pateiktu, uz 180 grādiem pamainīja man domāšanu par naudu, par darbu un arī kopumā par šīs naudas tērēšanu. Un līdz to tad jau tajā vecumā es sāku pamazām kaut kādus uzkrājumus veidot, cik es tur varēju sapelnīt kaut kādos tajā laikā mazajos darbiņos, ko varēja dabūt, jo tajā vecumā izstrādāt nedrīkstēja vēl. Tad arī, protams, diezgan agri es sāku jau pastāvīgi strādāt. Pirmais darbs bija Rimī. Un sāku menedžēt pats jau savu budžetu un arī uzkrājumus un arī sāku jau domāt, kā papildināt šo kapitālu nedaudz ātrāk, jo it kā tajā laikā bija arī tas posms, kad procentu likmes bija diezgan augstas un varēja labas depozīta likmes dabūt, bet man depozīts kaut kā neuzrunāja un skaties alternatīvas. Un tad, tur arī man sākās tas ceļojums principā, jau pirmais ar finanšu instrumentiem, pirmie bija tā saucamie ieguldījumu fondi, angliski saucās mutual funds. Un jā, un tad jau tālāk pamazām ejot uz priekšu, tā kā tā interesi par ekonomiku un finanšu tirgiem bija un attīsties, arī sāku arī mācīties attiecīgi par šo tēmu. Man sanāk, principā gan ekonomika, gan arī īstenībā mārketings ir viena no tā kā pamata izglītībām. Un jā, darbs arī bankās parādījās laika gaitā, sāku Nordea, tad jau pēc tam Nordea un DNB jeb Luminorā, un tad jau kaut kā ceļa atveda mani uz Svetbanku. Kopumā kā investors, es teiktu, esmu ļoti konservatīvs, jo, kā jau minēju, tā dzīves pieredze, kāda man veidojās, kaušu bērnības, man padarīja nedaudz, teiksim, varbūt tādu
uzmanīgāka pret to, kuras naudu tērēju un kuras viņu arī ieguldu. Bet, teiksim, privāti atkal man pavisam citāds profils. Esmu diezgan, teiksim, pretstats savam ieguldījumu profilam. Esmu ļoti aktīvs ikdienā, man ir diezgan tādi ekstrēmi sporta veidi kā kitesurfings. Tagad brīvdienās 6. un 7. oktobrī bija diezgan liela vētra Latvijā. Tur es biju jūrā. Es izklaidējos ar puķiem un lidinājos pa gaisu, pa milzīgiem viļņiem. Konservatīvi investīcijās, Bet jā. Riska apetīte citās jomās ir liela. Jā. Tur kaut kā ļoti tas man ir gājis secen ar, paralēli savā starpā. Arī agrāk esmu diezgan daudz skrējis. Un garākais, ko esmu noskrējis, ir Rīga-Valmiera 107 km. Un līdz ar to arī ieguldījumos, arī man savu veidu filozofija ir līdzīga, ka es skatos ieguldījumu kā uz tādu, teiksim, nevis pat maratonu, bet ultramaratonu, kur tas ir tāds tiešām ilgtermiņa pasākums, uz kuru nevajag gaidīt uz baigā ātriem augļiem. Slēpošana kalnu, kāpšana kalnos, tās ir tās lietas, ar kurām, piemēram, privāti es nodarbojos ārpus ieguldījumiem. Lūk, ko tad īsti Svetbankā nodarbojas? Jā, pastāsti, ko dara tavā amatā Svetbankā? Amats man vispār ļoti plašs sanāk kopumā. Zem manas atbildības principā ir ieguldījumu jomas, šo arī produktu attīstība Latvijā un arī Baltijā. Un, protams, zem šī amata man ir ietilpst tā saucamais produktu īpašnieku loma, kas nozīmē, ka man principā ir gan jāattīst, gan jāvirza, gan arī jāuztur, piemēram, tādu produktu kā ieguldījumu konts, vērtspapīru konts, akcijas, ETF, ieguldījumu fondu un tam līdzīgi, kur arī ietilpst, protams, visas mārketinga kampaņas, plānošanas un piedalīšanās šajos projektos vai menedžēšana šo projektu. Un atsevišķi, piemēram, kaut kādu IT procesu attīstīšanu konkrētiem risinājumiem, Juridiskie risinājumi, jā. Jā, es atvainojos. Legal, jeb juristu un likumdošanas saistītās lietas šiem ieguldījumu risinājumiem. Šādi arī komunikācija, kā piemēram šodien. Un tas... Lielam, ja mēs redzam kaut kur kādu kampaņu ar investīciju produktiem, tad Rolands ir izdomājis, ir īstais laiks. Varbūt ne gluži esmu izdomājis, bet esmu viens no tiem, kas ir kopā ar mārketingu, kas ir viens arī no vienā no manām komandām, principā šo kampaņu izstrādājuši un attīstījuši un tālāk jau ieviesuši tirgu. Varbūt viena tāda spilgtākā, kas tagad nesen bija, kas bija arī ļoti veiksmīga, mums bija 100x100 kampaņa jauniešiem, kur varēja uz loterijas ieturiem iegūt 100 eiro balvu, kas izpaustos principā ieguldījumiem fondos, un kas bija ļoti augsts novērtēt no jauniešu puses, un arī, protams, tā kā tur arī ietilpa konsultācijas un šī finanšu prātības tā kā veidošana, viņiem tad ļoti liela daļa jaunieši to izmantoja vēl papildus, lai kaut kāds ieguldījums veidot, un arī varbūt nedaudz pamainīt to savu skatījumu no kripto, kas viņiem ir tāds nedaudz pat vēl joprojām diezgan aktuāla tēma. Tā kā tas arī viens tāds varbūt tās piemērs no tādiem nesenākajiem procesiem, kurās es biju iesaistīts un kur menedžēju kopā ar vēl pārējiem cilvēkiem. Tas ir ļoti laba iniciatīva, Mēs par to domājam, kā mēs varētu mēģināt palīdzēt arī jaunākiem cilvēkiem aizvien ātrāk nonākt pie investīciju pasaules un uzskats domāšanu, palīdzēt piemērus kaut kādas iedot. Ja? Protams, ka nav viena pareizā investīcija veida, bet daudz var izmest ārā galīgi vecos nederīgos aizspriedumus un tam līdzīgas lietas. Par kripto ļoti labi pieminēja, kā jūs redzat savā pusē to aktivitāti. Es vienkārši varu palīdzēt savu kādu piemēru, kur es pasniedzu lekcijas pieaugušajiem. Tas ir 25 gadi plus. Un tur, gan arī tur, katrs otrais saka, man nav pieredzes investīcijās, izņemot kripto. Un es tā domāju, laikam, vēl joprojām tas ir tik ļoti aktuāli. Vai kā jūs redzat savā pusē, vai jums ir konservatīva riska politika, un jūs vienkārši, nenotiek? Mēs, principā, šādas risinājumus nepiedāvājam. Vienīgais, protams, ja mēs skatāmies atsevišķi kaut kādus uzņēmumus, kas ir kotējušies kādā no biržām, tad, protams, ir opcija šādus instrumentus iegādāties. Protams, arī skatos
skatoties arī mūsu pašu ieguldījumu politikas un arī tā saucamā ilgtspējas skatījumu, jo mēs, piemēram, neatbalstam, teiksim, tādus uzņēmumus, kas nodarbojas ar ieroču ražošanu vai alkohola tirdzniecību un tam līdzīgi. Bet opcija, jā, teiksim, tādam uzņēmumam Coinbase bija iespēja viņu iegādāties, un vēl joprojām it kā ir, cik zināms, viņš vēl funkcionē. Viržā ir akcija. Bet teiksim tā, piemēram, atsevišķi coinus iegādāties vai arī viņus turēt, mēs tādu pakalpojumu nenodrošinām. Tur ir vairāk faktori, protams, arī apakšā, kas vēl nekas īpaši nav mainījies, ka šis konkrētais instruments ir diezgan riskants no tāda skatu punkta kā drošības aspekti no jurisdikcijas puses, ka viņi nav pilnībā visi riski nosekti un arī konkrēti aizsardzības mehānismi nav izveidoti. Un tas ir viens faktors, un otrs arī, protams, ja skatās uz kopējā fonu, kā vispār notiek šī koinu ģenerēšana, tas ir arī diezgan, teiksim, varbūt tās ne īpaši draudzīgs vidēji risinājums, ņemot vērā tos enerģijas patēriņus, cik uz viņiem aiziet. Tā kā, šobrīd, jā, mēs esam diezgan konservatīvi uz šo risinājumu. Jā, tas par kripto nebija plānots runāt, vienkārši mēs iesākām, bet jā, tas ir galvenais iemesls, kāpēc, viens no tādiem būtiskiem iemesliem, kāpēc man gribējās ar tevi aprunāties, tas, ka, protams, investoriem interesē, ko dara citi investori, ja? Un tā kā tu šo jomu, turi, ja, es tā saprotu arī Svetbankā, tad man ļoti interesanti ir uzzināt, kādas tendences tu esi novērojis, un es domāju, varbūt mēs varam par šo vairāk parunāt, kaut kādas. Tu, protams, var iesākt no sava, ko tu redzi jau, un es gatavs paldies, un ja man būs kaut kas pajautājums, es pajautāšu papildus, bet varbūt kaut kādas pirmās lietas nāk, kas tāds spilgtākais, kas lēc acīs, kas pēdējā brīža tendences ir. Jā, īstenībā man pat ir pieejami dati, ar kuriem es varu padalīties un pastāstīt, kādas tās tendences, ko mēs redzam iekšienē no mūsu klientiem. Tad tās tendences, viens, ko es reiz varu pateikt, pat neņemot rokās datoru, ir, ka tā ieguldījuma kultūra Latvijā pamazām aug, viņa attīstās. Tomēr, jā, tomēr, bet ir arī, protams, atsevišķi nedaudz tā, teiksim, padziļinātāk jāapskatās. Es varbūt iedošu kontekstā, jo man atkal liekas, es kaut kādā varbūt pats kaut kādā burbulī dzīvoju, ka tā investoru aktivitāte pieaug, mums investoru klubs aug, viss notiekās, viss forši, bet tad iznāk Latvijas bankas pētījums par to, ka cilvēku skaits, kas iegulda vērtspapīros, ir 1% no Latvijas un pat mazāk nekā iepriekšējā pētījuma veikšanas brīdī, un es tiešām tā ir, bet varbūt, es domāju, varbūt tur ir problēma arī tajā to, ka lai gan veicot aptaujas ir noteikts, statistikā ir skaidrs, kas ir tas reprezentatīvais, bet man tomēr liekas, ka ir diezgan liels risks Latvijā netrāpīt tajā, kaut viņš maz nav tik ļoti reprezentatīvs. Man gribētu domāt, ko vairāk nekā 1%. Tā arī ir, ka tomēr tas procents, viņš pieauga, mēs arī redzam to no mūsu cipariem, teiksim, ja mēs skatāmies, piemēram, 3 gadus atpakaļ kaut vai. Man nebūs paši svaigākie dati, jo mums ir konkrēti kritēriji, kad viņi atjaunojas, un šobrīd to septembra data nav, bet es varu skatīties pret augustu, piemēram. Mēs skatāmies 2020. gada augustu un 2023. gada augustu. Tad klienti, kuriem ir kaut kādi turējumi vērtspapīra kontos, tas ir gan ieguldījuma kontam piesaistīties vērtspapīra konts, gan klasiskais vērtspapīra konts. Ja jau es ticu tik tālu, tātad šī epizode tev bija interesanta. Pilno epizodi meklē investoruklubs.lv sadaļā podcasts.